Pētījumi un biogrāfiskie stāsti. Turpina Līga Gaigala. Šogad klajā nākuši vairāki latviešu autoru ilgā laika periodā tapuši romāni. Tā piemēram, gada sākumā Apgādes dienas grāmata laida klajā Andres Manfeldes romānu Vilcēni. Tas ir veltījums 40 gadniekiem, varbūt tādiem kā es vai mazliet jaunākiem, kas apmēram kas par notika ar mums? Te mēs esam. Bet dienas grāmatas latviešu literatūras klasiķiem veltītajā romānu un literatūras pētījumu ciklā Es esmu šogad pie lasītājiem nonāca Andra Zeibota romāns Krauklis par Jāni Ziemeļnieku, Laimas Skotas Vīrs ar zilo putnu par Anšlavu Eglīti un Ingas Gailes romāns Rakstītāji par rakstnieci un sieviešu tiesību aktīvisti Ivandi Kaiju. Man šķiet būtiski aktualizēt viņas darbus atkal no jauna, jo viņai mazliet ir nodarīts pāri. Tātad pirmkārt, pirms līdz 40 gadam viņu lasīja, viņa bija ļoti populāra, bet ne kritiķu atzīta. Tikmēr rakstniece Inga Ābele stāstu krājumā Balta kleita apkopoja asociācijas par baltas kleitas nozīmi katras meitenes un sievietes dzīvē. Es domāju, ka dzīve vispār ir tāda apusgriezīgs asmens, kad kopā gan tas skaistais un līksmais, gan arī tas biedējošais. 600 lapušu ekskursu ļoti tālā nākotnē lasītājiem romānā Pasaules vēsture vasarā piedāvāja rakstnieks Pauls Bankovskis. Ironiskais stāsts par šodienu pasaulē notiekošo un atgriešanos pagātnē bija rakstnieka pēdējais vēstījums saviem lasītājiem. Aizvadītajā gadā bija iespēja iepazīties arī ar jauno autoru darbiem. Debijas romāna Koncerts tēva pagalmā, kurā aprakstīti reāli notikumi, lasītāju vērtējumam nodeva Gunta Seņģelis, bet savu pirmo tikšanos ar pat pasaulē nākušu bērnu dokumentālajā dienas grāmatā Mammanuāls vizualizējusi Mākslas akadēmijas studente Guna Poga. Atgriešanos pie lasītājiem piedzīvoja arī daži klasiķi. Pēc 7 gadu pārtraukuma ar jaunu dzejoļu krājumu pēc aizvākšanās sevi pieteica dzejniece, prozeķi, atzejotāja un tulkotāja Amanda Aizpuriete. Savukārt Kārlis Vēdiņš jaunākajā dzejoļu krājumā Gatavā dzeja, kas vizuāli atgādina ēdienu līdzpaņemšanas kārbiņu, spēlējās ar ikdienā ierastiem tekstiem, lietošanas pamācībām, sludinājumiem, interneta ziņām un citām ikdienišķām lietām, ko autors centies pielīdzināt mākslas darbiem. Konceptuālisti brīdina. Pārmērīga konceptuālās dzejas lasīšana un refleksija par to var izraisīt blakus parādības. Aizejošā gadā klajā nākuši arī vērienīgi biogrāfiski un pētnieciski darbi. To skaitā teātra kritiķis Līvijas Dūmiņas stāsts par aktieru Artūra Krastiņa radošo izaugsmu grāmatā Spogulija un mākslas zinātnieces Santas Hiršas monogrāfija Gaismas instruktors par Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvja Andra Brežas daļradi. Nozīmīgs šis gads bijis rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam. Lasītāju vērtējumam nodotas 3 viņa jaunākās grāmatas, kā arī par ieguldījumu Latvijas rakstniecībā un nenovērtējumu pienesumu bērnu literatūrā rakstnieks saņēma Latvijas literatūras mūža balvu. Līga Gaigala, Latvijas televīzija. Vizuālā māksla šogad iespējams bija viena no tām kultūras izpausmēm, kuru pandēmija un noteiktie ierobežojumi skāra salīdzinoši maigāk. Arī izstāžu dzīve ar vairāk vai mazāk ierobežotu skatītāju skaitu varēja norisināties ilgāk nekā teātra vai kino jomās. Tomēr lielo mākslas notikumu un starptautisko projektu rīkotājiem nācās krietni transformēt savas idejas un vēlmes, pielāgojoties aktuālajām norisēm un epidemioloģiskajām prasībām. Plašāk stāsta Anita Lesīte. Vizuālajā mākslā šis gads māksliniekiem un skatītājiem sagādājas ne tikai patīkams pārsteigums, bet arī nenotikušas vai pārceltas izstādes, tikko atklātas un uzreiz aizvērtas uz nenoteiktu laiku. Tā pavasarī notika ar brīvdomīgāko un cilvēku seksualitāti un ziņas mākslā transformējošo izstādi Samsāra, dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kur tika izstādīta starptautiski ievērību guvušā mākslinieča dueta Skuja Bradena vairāk nekā 20 gadu laikā radītie porcelāna telniecības un glezniecības darbi. Pandēmijas pirmā viļņa laikā tematiski aktuāli nozīmīgi uz laika viļņu trāpīja telnieks Egars Bikša, ar dombiedru atbalstu izveidojot 6 metrus augstu skulptūru mediķi pasaulē pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kā veltījumu medicīnas personālam, kas cīnās ar Covid-19. Visiem cilvēkiem ir šī sajūta par to, ka ir jāpasaka paldies ārstiem, ka mums ir jārīkojas tagad, lai tie cilvēki, kam tas atbalsts ir nepieciešams, tieši šobrīd saņemtu.
Tematiski roku rokā ar laiku, meklējot jaunas eksponēšanas iespējas, iet galerija Istaba, sarīkojot šī gada vizuālā zīmola aizsarga masku izstādi. Plašākā mākslas eksponēšanas vieta Latvijas Nacionālais mākslas muzejs gadu iesāka ar laikmetīgo mākslu, Ērika Apaļā personāla izstādi ģimene un piemiņas izstādi Džemmas Kulme saruna ar laiku. Vasaras vidū Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tika atklāta Latviešu Nacionālās grafikas skolas pamatlicējam Rihardam Zariņam veltītā izstāde Rihards Zariņš, ko Latvijas meža šalts. Savukārt gada izskaņā muzeja galvenajā ēkā atklāts vērienīgākais 3 Baltijas valstu 100-gadas koprojekts Nepieradinātās dvēseles simbolisms Baltijas valstu mākslā, kas 2018. gadā ar panākumiem bija aplūkojums Orsē muzejā Parīzē un pēc tam ceļojusi Tallinu, Viļņu un tagad Rīgu. Rīgas ekspozīcija faktiski ir zināms pieskāriens Orsē muzeja izstādei. 2 darbi no latviešu kolekcijas ir nākuši klāt. Tātad Rozentāla darbs un Pērles darbs. Mēs ļoti priecājamies, ka šajā reizē mums ir pievienojies Čurļoņa cikls Pasaules radīšana. Vasaras nogalē par vērienīgāko mākslas notikumu izvēršas Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas bienāles Riboka izstāde Viss reizē zied Andrejsals teritorijā. No latviešu autoriem pārsteidz Latvijas kinētiskās mākslas pionieri, dizaineri Valdi Cēlma unikālie darbi. Man gribējās parādīt, ka jau sīko elementāru daļiņu līmenī ir ietverta ideja, kas cilvēkiem ir labvēlīga. Arī Cēsu mākslas festivāls šogad pielāgojās laikam un izstādes Skaņa, ko redzam, telpa, ko dzirdam, klātienes pasākums papildināja ar tiešsaistēm un digitālajiem formātiem. Iespējams, šis laiks tādā īstermiņā reflektējās tieši vizuālās mākslas izstādē visspilgtāk. Rīgas birža 9. dzimšanas dienu nosvinēja ar gleznotāju Nikolaju Rēriha Himalajos tapušo darbu izstādi. Tika izveidota arī vērienīga retrospekcija mūsu muzejas Valsts mākslas muzejam 100. Savukārt dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs vērienīgi atklāja lietušķās mākslas meistara, gleznotāja, grafiķa, pedagoga un dizainera Jūlija Madernieka ornamentu pasauli izstādē Madernieka stils. Gada nogrieznies spilgtu krāsu sprādzienu sarīko mākslinieki Aleksejs Naumovs un Vilens Kunnapū galerijā Muzeum LV. Savukārt galerijā Māksla XO radoši pārsteidz Kristaps Zariņš, Ieva Iltnera, Gļebs Pantaļējos un Vineta Kauleča. Rīgas mākslas telpu pārvērš Kristīnas Kutepos spilgtie redzējumi un Artūra Virtmaņa un Danielas Vētras performans par traģisko sienu. Gaišākai gada nogalē ar smaidīgo Zanes Lūsas darbu izstādes Stāst ar laimīgām beigām izceļās Ogres vēstures un mākslas muzejs. Pēc Ziemassvētkos jauna mākslas izstādīšanas veidu uz sejas maskām un reklāmas stendiem aizsāk Māra Subača mobilā personāla izstāde Laika ģeometrija. Šovakar kultūras ziņās tas arī viss, bet turpināsim rīt uzskaitīt šī gada svarīgākos kultūras notikumus, protams, kopā ar jums. Vislabas tikšanos! Neiromultivit. Stiprini nervus un uzveic muguras sāpes ar Neiromultivit. Vai zinājāt, ka katru reizi nopērkot Latvijas Loto loterijas biļeti, jūs atbalstāt sabiedriski nozīmīgus projektus? Šodien mēs esam Bērnu slimnīcas fonda Pusauģu resursu centrā, kas sniedz atbalstu pusauģiem ar atkarību un mentālās veselības riskiem. Ar Latvijas Loto gādību te tapis tehnoloģiju kabinets, kurā palīdz tad, ja videospēļu vai tehnoloģisko gadžetu lietošana sākusi izraisīt grūtības. Mēs atbalstām sabiedriskās organizācijas, kas palīdz jauniešiem, bet 342 izcilākie vidusskolu absolventi šogad saņēma 100-gadas stipendiju. Kopā mēs varam izdarīt ļoti daudz. Lai jums un jūsu ģimenēm jauki svētki! Svētku labsajūtai uzveiksim saaugstēšanos kopā ar Eiroaptieku. Oscilokokcinum gripas simptomu mazināšanai 5,49, Teraflu saaugstēšanās simptomu atvieglošanai 4,94, bet Magne B6 Premium nerviem un muskuļiem 8,99. Gaidīsim Eiroaptiekā. Lielākā Topshop ziemas izpārdošana, kuru nedrīkst palaist garām. Iespēja ietaupīt līdz pat 70%, tikai līdz 25. janvārim. Eleganti un gaumīgi gultasveļas komplekti no Dormeo ar atlaidēm līdz pat 40%, tagad jau no 19,90. Steidzies noķert izdevīgākos izpārdošanas piedāvājumus arī internetā www.topdomzīmshop.lv.
Draugi, mums jums ir pārsteigums. Jauno gadu gudrs vēl gudrāks iesāks ar superspēli. Tomiņ palīdz. Viņš saka C. Tagad jau loģiski. Pie pultīm Latvijas televīzijas ētera personības. Ko tas mums iemāca, ka zināšanām nav nozīmes? Jā, vienkārši mini. Skaties 1. janvārī 18:50 LTV1. Dzīve manā dzīvītē, jo es sev saku. Kurš būs visgudrākais? Sporta studijas šī gada pēdējais raidījums. Atskatīsimies, kas tad notika un kas varēja notikt šogad. Skaties sporta studiju. Rītvakar 7:30 LTV1. Jājautā, kurš neskatījās to cīņu? Es? Tiešām, Jāna, vismaz atkārtojumā noskatījās. Nē. Labākos momentus. Nē, bet es šeit esmu skaista. Mēs kā nedzērāju šito cērtam ārā. Es vienkārši painteresēties recepti, jā? Es jums izstāstīšu. Ir viena recepte, kur virsū liek piena putiņu. Izcilais Vipiņa pusfināls pirmdien, uzreiz pēc panorāmas. Sadarbībā ar Neurozan pabaro savu prātu. Vecgada vakarā tiekamies! Jau pēc 4 dienām! Vecgada vakarā tiekamies! Jau pēc 4 dienām! Vakar un tad īsumā par jaunāko sportā. Viens no pasaulē dižākajiem sportistiem, Rodžers Federers, ir tomēr paziņojis šodien, ka viņš nespēlēs jaunajā gadā Australian Open tenisā. Federeram šis gads pagāja ne tikai pandēmijas, bet arī rehabilitācijas zīmē. 2 operācijas ceļgalā spēlēts pavisam maz. Vienīgi janvārī Australian Open Melburnā, kur aizdīts 6 spēles, Federers tika līdz pusfinālam. Līdz ar to nebūs jauna rekorda. 21 gadu pēc kārtas šveicietis spēlēja Melburnā, no šī sērija pārtrūkus. Kā zināms, nākamgad Australian Open sāksies par 3 nedēļām vēlāk. Kvalifikācija pat būs citā valstī Katarā. Federera pauze tenis turnīros pārsniegus gadu. Sportistam jau pašam 39 gadi, taču viņš vēl spēlēs un viens no lielākajiem mērķiem nākamgad esot Tokijas olimpiskās spēles. Australian Open nākamgad būs ar limitētu skatītāju skaitu tribīnēs. Dubajā notikusi vēl viena liela godināšana futbolā, kad paziņoti gada laureāti Globe futbola versijā, un tas ir pasākums, kas tieši Dubajā notiek jau 11. gadu pēc kārtas. Par šī gada labāko spēlētāju arī Globe versijā atzīts Minhenes Bayern uzbrucējs pols Roberts Levandovskis, kas triumfēja arī FIFA aptaujā un pelnīti. Aiz viņu palika Cristiano Ronaldo un Lionels Messi. Toties Cristiano Ronaldo nosaukts par šī gadsimta labāko futbolistu no 2001. gada līdz šodienai, un viņš ir apsteidzis Lionelu Messi. Manchester City tagadējais treneris Peps Guardiola nosaukts par gadsimta labāko treneri. Par labāko komandu nosaukt Madrides Real. Protams, jebkura aptauja ir nedaudz subjektīva, un tās rezultāti nebūtu nepriecē visus viedokļi, varbūt dažādi. Un hokejs Rīgas Dinamo šovakar aizvada priekšpēdējo spēli šajā gadā, KHL līgā izbraukumā pret Nižnī Novgorodas Torpedo, un pēc pirmā perioda rezultāts ir 2-1 Torpedo labā. Un basketbols kārtējās spēles NBA čempionātā, no Latvijas basketbolistiem laukumā bijis vienīgi Dāvis Bertāns, un arī Vašingtonai šoreiz zaudējums jau 3. sezonā pret Orlando Magic 113-120. Dāvim Bertānam šajā mačā 5 punktu komandas labā. Viņš spēlēja nepilnas 20 minūtes, grozā iekrīt 1 no 4 tālmetieniem. Sezonas sākums vēl nav tik sekmīgs. Andžejs Pasečņiks bija komandas pieteikumā, bet laukumā netika laists. 3. ceturdaļas beigās Vizārds bija vadībā 94-77 un tomēr pārsvaru nenosargāja un beigās zaudēja. Bredlijam Bīlam 29 punkti, beigu ceturdaļā Magic bija labāk ar 43-19. Liels pārsvars. Komandai 3. uzvara 3 spēlēs, Vašingtonai pretēji pagaidām bez uzvarām turnīrā. Bruklins Nets izbraukumā zaudēja Charlottes Hornets 104-106, spraigi spēle, bet Rodions Kurucs laukumā netika. 29 punkti Jurantam, 25 Ervingam, taču ar to vēl bija nedaudz par maz. Hornets beigdaļā vienbrīd bija pat plus 16. Bruklina tika krietni tuvu, taču tik un tā zaudēja 104-106. Los Angeles Clippers savā laukumā zaudēja Dallas Mavericks 73-124 sagrāva. Luka Dončičs guva 24 punktus Dallas labā, Kristaps Porziņš vēl šozām nav spēlējis.
Spēles pirmajā puslaikā sasniegts jauns NBA rekords vienas komandas pārsvaru ziņā, kas sasniedz 50 punktus, bija 7-7-27 Dallas labā. Los Angeles Lakers pārspēja Minnesotas Timberwolves ar 127-91. Kails Kuzma guva 20 punktus, Lebronam Džeimsam 18. Viņš panāca Kevinu Garnetu, vismaz 10 gūtie punkti jau 1260 spēlēs NBA. Tas ir 4. visu laiku labākais rādītājs vēsturē. Šodien prom uz pasaules kausa posmu kamaniņu sportā, kas būs Vācijā Kenigzē, jau devās Latvijas izlases, šoreiz nedaudz mazākā sastāvā, un posms uzreiz pēc jaunā gada jau pirmās nedēļas nogalē, turpina Andris Auziņš. Ziemassvētku brīvdienas kamaniņu braucējiem jau beigušās. Uzreiz pēc jaunā gada Kenigzē atsāksies pasaules kausa sezona. Latvieši uz Vāciju gan devās nepilnā sastāvā, ar 2 ekipāžām katrā no disciplīnām. Pārējie tepat Siguldā cīnīsies savā starpā, lai Latvijas izlasē pievienotos 9. janvārī Eiropas čempionātā Siguldā. Skaidrs, ka šitais posms Kenigzē tie, kas palika mājās, iet secen. Viņiem ir tiešām, es pat teiktu, varbūt pat svarīgākas sacensības, svarīgāk braucienu Siguldā. Trešdien ir pirmā atlases kārta, pirmais datums ir brīvs, un tad izšķirošā, bet otrā atlases kārta ir 2. janvārī, sestdien no rīta. Atlasē Siguldā vērā ņems 3 no 4 veiktajiem braucieniem. Sīvākā cīņa noteikti būs 2 konkurencē. Pasaules kausa debitanti Bots Plūme un pērn Siguldas sprintā uzvarējušie Putins Marcinkevičs. Protams, tā situācija viņiem ir neapskaužama. Viens pret otru jāsakās ir, nevis it kā, bet ir ārpus sporta draugi, bet ir tagad tiešākie konkurenti un katrs gribēs parādīt labāko sniegumu, lai tiktu komandā. Latvijas pamatkomanda Kenigzē jau paspēja nodot Covid-19 testus. Visi tie ir negatīvi. Tehnika un braukšana Kenigzē būs jāslīpē īpaši, jo šeit janvāra beigās arī pasaules čempionāts. Jā, tāda jaunuma īsumā sportā un Ramona Salmiņa par gaidāmo laiku. Vislabāk! Jaunais gads kopā ar Mego. Trešdien, 30. decembrī. Foreļu ikri tikai 3,79 €. 2 papīra dvieļi Renova XXL tikai 1,79 € un dzirkstošais vīns Prosecco 5,49 €. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholiskos dzērienus ir aizliegts pārdot, iegādāties un nodot nepilngadīgām personām. Brīnišķīgas cenas zvaigznes grāmatnīcās. Dāvanas lieliem un maziem. Margaritas Stārastes burvīgā ziemas pasaka Ziemassvētkos tikai 5 €. Iepazīstiet šarmanto policijas šefu Bruno Martina Volkera detektīvā Slepkavība Dordoņā 8 €. Izcila dāvana dārza darbu mīļotājiem. Karels Čapeks dārzkopja gads 7 €. Ziemassvētki. Īstais grāmatu dāvināšanas laiks. Zvani pa ekrānā redzamo telefonu numuru vai ienāc www.topdomzīmshop.lv. Plašs preču sortiments, īpaši aktuāli un izdevīgi piedāvājumi no Topshop, Delemano, Dormeo, Rose un vēl. Paliec mājās un iepērcies droši. Zvani vai ienāc www.topdomzīmshop.lv. Kinostudijā ienāk Ķencis, Cilinskis un Brenčs. Vai tomēr Skutelis, Keišs un Dombrovskis? Vai tu traks vai nepilnīgs? Teātra un kino elementi komiskās un izklaidējošās ainās, kas atklāja notikumus Rīgas kinostudijas filmu tapšanas aizkadros. Neuztraucieties, ja kāds to filmu nav redzējis vai redzējis ļoti sen. Mēs esam padomājuši par visu. Filmizrāde, kino un mēs. Svētdien 8:30 vakarā LTV1. Cilvēkam vienmēr ir iespēja saglabāt savu cilvēcību. Starp 3 varām, kas sabradā Anša pilsētu, un 2 sievietēm, kuras plosa viņa sirdi. Iespējama tikai viena izvēle. Būs karš, briesmīgs karš. Viestura Kairiša filmas Pilsēta pie upes televīzijas pirmizrāde. Piektdien 9:00 vakarā LTV1.
Pirms filmas stāsts par tās tapšanu raidījumā Latvijas filmas Latvijas šodienai. Pavadi veco un sāc jauno gadu kopā ar Latvijas mīlētākajiem mūziķiem. Kāda tāda Janē tagad? Smiekliem un pozitīvām emocijām Latvijas televīzijā. Lai iespēr zibens galdu. Būsim negatīvi, ka nebūs lietas. Jo laimē jau patiesībā daudz nevajag. Vecgada šovs Neiespējamā misija 2020. Galu galā, kurš neskatās, tas neko neredz. Ceturtdien 8:30 vakarā LTV1 un replay.lv. Svētkos kopā ar dzirkstošo vīnu Torley un veikaliem Lats visā Latvijā. Sabiedrisko mediju rīkotais labdarības maratons Dod 5 ir noslēdzies. Mēs visi kopā esam savākuši 402 065 eiro! Šī summa palīdzēs tiem, kuri cieš no vardarbības ģimenē, izrauties no apburtā loka un rast atspērienu punktu drošai ikdienai. Es zinu, tu esi mans draugs. Latvijas Radio 5, 5LV DJ Toms Grēviņš, Elīna Balckara un Magnus Eriņš 6 diennaktis Stikla studijā atskaņoja par ziedojumiem izvēlētas dziesmas un dzīvoja līdzi to cilvēku stāstiem, kuri atklāja savu pieredzi. Paldies, ka piedalījies! Dod 5 arī turpmāk! Sveicināti! Šodien daudz viet bijuši nelieli nokrišņi, gan lietus, gan arī slapi sniega veidā, un diena bijusi arī vējaina. Vējš no 10 līdz 17 metriem sekundē, Kolkā tas pūtis pat līdz 21 metram sekundē. Šonakt nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē, lietus veidā, savukārt valsts austrumos sniega veidā, valsts centrālajā daļā gan bez nokrišņiem, un tur gaisa temperatūra +2 grādiem, no 1 līdz 3 grādiem Kurzemes pusē, -1, +1 grāds šonakt valsts austrumos. Un gan naktī, gan dienas laikā vēl joprojām saglabāsies arī spēcīgas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Dienas laikā arī ir gaidām nokrišņi, jo sevišķi dienas otrajā pusē, kad nokrišņu zona no valsts dienvidrietumiem virzīsies pāri visai valsts teritorijai. Lielākoties tas ir gaidāms lietus. Valsts austrumos arī slapjš sniegs, un tur gaisa temperatūra no 1 līdz 3 grādiem, no 3 līdz 5 grādiem gan Kurzemē, gan arī valsts vidienē. Rīgā šonakt bez nokrišņiem, bet dienas laikā arī galvaspilsētā līs un gaisa temperatūra +3, +4 grādiem, naktī ap 1, 2 un Rīgā vēja brāzmas līdz 15, 16 metriem sekundē brāzmās. Turpmākajās dienās ik pa laikam lietus, ik pa laikam slapjš sniegs, bet kādā brīdī uzspīdēs arī saulīte. Naktī uz trešdienu lielākoties valstī ir gaidām nokrišņu un gaisa temperatūra no -1 līdz +2 grādiem. Dienas laikā ap 0, +5 un nokrišņu gaidāmi valsts centrālajā daļā un arī Vidzemes pusē. Tiesa gan vējš vairs nebūs tik spēcīgs, 1 līdz 7, 8 metriem sekundē. Naktī uz ceturtdienu -1, +3 un jau atkal nokrišņi būs mazliet vairāk, savukārt dienas laikā nokrišņu nebūs tik daudz. Saulaināk diena būs Kurzemē un visā valstī gaisa temperatūra no +1 līdz +5 grādiem. Tas viss šobrīd laika ziņās, lai jauks vakars un uz tikšanos pavisam drīz atkal jau panorāmas ziņās. Visu labu! Prosecco Neoneto. Neoneto Prosecco Fantastico. Tūlīt filmas Mirāža tapšanas stāsts filmas arheoloģijā. Vēlāk panorāma, pēc tam raidījums Šodienas jautājums.
Bija 80. gadu sākums Rīgā, un sapņot par rietumiem bija gandrīz aizliegts. Toties Rīgas kinostudijā tika veidots filmas pēc ārzemju romāniem, kurus skatījās visā lielajā valstī – PSRS. Tā mūsu kinostudija skaitījās, bija spēcīgākā detektīvu filmu ražošanā, bet par kriminālu žanra meistaru diezgan pamatoti varēja uzskatīt Alois Brenču. Katrs Latvijas aktieris, gandrīz katrs Latvijas aktieris cerēja, ka kādu dienu iezvanīsies telefons un klausulē kādu jauku balsu uzaicinās piedalīties filmā. Bet tu atceries, ka tu brauc trausmīgā ātrumā? Jā, bet es tagad nevarētu. Nē, labāk nē. Bet iedomājies, kur tā mašīna nokļūs? No Amerikas līdz Engures novadam. Pagalmām, var teikt, vai ne? Kā Brenčs ar tev daudz kontaktējās? Kā tas bija? Ja viņš paļāvās tā, kā tu dari, tā ir labi. Tu zini, es ar viņu diezgan mierīgi sadzīvoju. Mierīgi, jā? Jā. Viņš to nekad nelamāja? Es nekad neatceros, ka viņš būtu man bļāvis virsū, ja? Viņam ļoti patika tad, lai ir miglains, lai ir tā, un lūpas pavērtas. Tas to brīvības sajūtu iedod tādu, jā, forši. Tādu baigo amerikāņu tādu sajūtu. Jā. Atceries,